mums tagad notiek muzejā? Es gribētu teikt, ka mēs esam tādā absolūti sirreālā situācijā, ka mēs pamazām atbrīvojam telpas. Un, protams, es nevaru teikt, ka mēs neesam sākuši ekspozīcijas demontāžu. Tas nav, protams, šis brīdis, kad mēs to darām. Mēs esam aizveduši joprojām smago tēlniecību, un mums ir vesela virkne zāles jau nodemontētas. Bet tā kā mums masu mēdīji nepārtraukt uzdeva jautājumu, mēs gribam redzēt, kā jūs to darat. Kā jūs to darat? Mēs sakam, kā? Mēs to vienkārši darām, ja? Un tieši tādēļ mēs taisījām šo, ja tā var atļauties teikt, savu veidu paraugu demonstrējumu, lai vienkārši jūs redzētu, kā tas darbs ikdienā notiek. Un šobrīd, kas ir tā? Mums ir tātad sagatavošanā telpas krājumu glabāšanai, tās ir tepat Rīgā. Mēs veicam pēdējos sagatavošanas darbus un tuvākajās nedēļās ļoti intensīvi mēs sāksim pārvest krājumu. Ļoti intensīvi. Pēc tam tālāk mums ir arī šobrīd sagatavošanā biroja telpas tepat Rīgas centrā, jo es gribētu atgādināt, ka Latvijas Nacionālais mākslas muzejs tā nav tikai šī ēka. Bet Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir arī mākslas muzejs Rīgas Birža, ir izstāžu zāle Arsenāls, ir dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs un ir Romāns Suts un Aleksandrs Beļcovs muzejs. Šie vispārējie muzeji turpina darbu.